Kas esam lieli, jūs lielie bērni. Ikdienas steigā, ka tik bieži esam teikuši labus, mīļus vārdus. Un kad tad vēl, ja ne šodien, lai tos pasakām. Jūs esat tie, kas mūs vienmēr atbalstījuši, uzmundrinājuši un arī piedevuši mūsu blēņus. Tieši jūs esat sapratuši brīžus. Ķipars sagaidīja skolā mūsu pirmā audzinātāja Dats Linīga. Paldies, skolotāji! Kopā gājām uz basēnu, piedalījāmies konkursā sporto visa klase. Labdien! Vai jūsu klases audzinātāji ir šeit? Nē! Kur viņi ir? Ja pazudā, Kur viņi ir? Skolotāji Gaigal, kur ir? Atceramies galvenais to, ka jaunātajā mikrofonā tā, ka tiešām tas mikrofons ir tā, ka tiešām pie mutes. Mīļie, galvenais nestresojiet, jo jums savukārt mēs varam kaut līdz 10. vakarā. Lai sajustos tikpat droši ikreiz, kad celšos spārnos. Mūsu izlaiduma dienā mēs īpaši apzināmies, ka esam lieli, jūsu lielie bērni. Ikdienas steigā ne tik bieži esam teikuši labus, mīļus vārdus. Un kad ne tad, vēl ja ne šodien, lai tos pasakām. Paldies jums, skolotāji, kad gājām kopā uz basēnu. Paldies jums Paldies, ka mācījāt mums matemātiku rēķināt. No saules mācies putnus celt, no saules mācies ziedus vērt. Svarīgi ir tas, ka beigās lietas tiek izdarītas. Un man liekas, ka tas jums ir raksturīgi. Agrāk vai vēlāk lietas tomēr izdarīt. Visu manu rūgtumu tu godam sažūpos par galu vētās, kā tava atspūgā pār tā jau ilgi stāv te bloktā, tā jau ilgi appošās, tā jau ilgi gaida tādus brīžus, vienkāršus un nesteidzīgus. Un šajos gados mēs kopā ne tikai mācījāmies latviešu valodu, literatūru un citas gudrības, bet arī dzīvi, un, protams, ka jūs iepazināt arī paši sevi. Kopā mēs priecājāmies par sasniegumiem, kopā kļūdījāmies, nav noslēpums, ka arī strīdējāmies, kopā mācījāmies pieņemt citu. Kāds tagad 3, 2,